JKP – Jaunā konservatīvā partija. 10 gadi Latvijas politikā. Partija tiek dibināta 2014. gadā. Jaunā konservatīvā partija vienmēr ir pieturējusies konservatīvām vērtībām. Partijas līderis Jānis Bordāns. Pirmais solis politikā ir 12. Saeimas vēlēšanas. '17. gadā partijai pievienojās divi spēcīgi līderi Juris Jurašs un Juta Strīķe. 17. gada pašvaldību vēlēšanās JKP iegūst 9 vietas Rīgas domē, kā arī vietas citās pašvaldībās. 18. gads, 13. Saeimas vēlēšanas. Ar vēlētāju atbalstu Jaunā konservatīvā partija iegūst 16 mandātus 13. Saeimā. JKP ministri Jānis Bordāns, Ilga Šuplinska un Tālis Linkaits. 19. gads Eiroparlamenta vēlēšanās Jaunai konservatīvai partijai neizdodas pārsniegt 5% barjeru. 20. gads Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās Jaunā konservatīvā partija iegūst 4 vietas. 21. gads valdības veidošanā no Jaunās konservatīvās partijas ministrs Gatis Eglītis un izglītības ministre Anita Muižniece. Pašvaldību vēlēšanās 17 pašvaldībās Jaunā konservatīvā partija iegūst vēlētāju atbalstu. 22. gads, 14. Saeima mums neizdodas iekļūt Saeimā. 24. gads Jaunā konservatīvā partija piedalās Eiroparlamenta vēlēšanās. Piedalās ar jaunu un stipru komandu. Piedalās, lai uzvarētu. Jaunai konservatīvai partijai ir 28 nodaļas Latvijas teritorijā. Mēs esam sastopami gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan Latgalē, kā arī Rīgā. Mūsu priekšvēlēšanu kampaņa ir palikušas daudziem atmiņās ar mūsu uzņēmību, ar mūsu nebaidīšanos iet un skatīties vēlētājiem tieši acīs. Mēs kopā svinam svētkus. Mēs kopā strādājam. Mēs piedalāmies akcijās. Un, protams, mēs arī sportojam. Paldies, ka esat ar mums, godīgi, drosmīgi, gudri. Dievs svētī Latviju!